Esiet sveicināti radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radioraidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Šī raidījuma sākumā jūs dzirdēsiet izdevniecības Patmos jaunumus, kurus līdzdalīs izdevniecības vadītāja Anitra Roze. Šī nedēļa daudzviet kristīgajā pasaulē tiek gaidīta īpaši, jo jau svētdien tiks svinēti vasaras svētki. Diena, kas atgādina par svētā gara izliešanos, par mācekļiem un kristīgās draudzes sākumu. Tā bija diena, kad bailes pārvērtās drosmē, kad vienkārši cilvēki tika piepildīti ar debesu spēku un pasaule dzirdēja evaņģēliju jaunā veidā. Arī šodien cilvēki meklē spēku, mieru, vadību un cerību. Tāpēc šajā raidījumā pievērsīsimies tēmai par svēto garu. Kas viņš ir, kā viņš darbojas mūsu dzīvē, un kā mēs varam piedzīvot dzīves attiecības ar Dievu ne tikai teorijā, bet arī ikdienā. Par to šodien Vineta Krauliņa sarunāsies ar diviem mācītājiem – Miku Možeiko un Normundu Ģipsli, meklējot atbildes Bībelē un personīgajā pieredzē. Patīkamu klausīšanos! Sveicināti maijā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šodien izdevniecības Patmos jaunumu apskatā pastāstīšu jums par vienu jaunu grāmatu, kurai tikko nosvinējām atklāšanas svētkus. Par vēl vienu jaunu grāmatu, kuru gaidām ierodamies no tipogrāfijas jau pavisam drīz. Par dažiem maziem jaunumiņiem, kā arī par žurnāla Adventas vēstis māja numuru. Mūsu jaunākais grāmatu jaunums ir Elizabetes Talbotas grāmata Vētrās un tūkstnešos. Šīs grāmatas atvēršanas svētki notika 16. maijā baznīcu dienā Adventistu draudzē Cerība. Tur visiem klātesošajiem bija iespēja neklātienē iepazīties ar autori un dzirdēt, kā viņa stāsta par savu jaunāko grāmatu. Pati Elizabete Talbota saka, ka šī ir viņas atklātākā grāmata, un tāda tā patiešām ir atklāta un patiesa. Taču viņas pašas dzīves sāpīgās epizodes ir tikai maza grāmatas daļa. Lielāko tās daļu veido vēsts par Dievu un viņa apbrīnojamo mīlestību. Šīs grāmatas lapusēs uzzināsiet par neiedomājumu vētru Noas pieredzē, neiespējamu ceļojumu, kur piedzīvoja Ābrahāms ceļā uz Morijas zemi, neparedzētu vietu, kurā nonāca no mājām aizbēgušais sentēvs Jēkabs, netaisnības bedrēm, kuras pieredzēja Jāzeps, nepakļāvīgajiem milžiem un citādo garu, kas atklājās Kāleba dzīvē, nepanesamajām sērām, kas piemeklēja Naomiju, un par daudziem citiem ne, kas parasti raksturo mūsu dzīves vētras. Taču visos šajos ne vienmēr ir klāta Dieva lielais bet. Lai arī kādas vētras un tuksnešas mēs nepiedzīvotu, viņš vienmēr ir mums līdzās, lai pieceltu, atbalstītu, atjaunotu, stiprinātu un glābtu. Otrs izdevniecības jaunums ir ilgi gaidītais Elenas Vaitas grāmatu sērijas Liecības draudzē pirmais sējums, kurā varēsiet iepazīties ar Elenu Vaitu un uzzināt par viņas ceļu pie Dieva, par viņas garīgajām cīņām agrā jaunībā un meklējumiem pēc patiesības, par viņas pirmajām atklāsmēm, darbu draudzē un daudz ko citu. Grāmatā aplūkot arī tādi draudzei svarīgi jautājumi kā vecāku pienākumi, jauniešu kalpošana, rūpes par māsām un brāļiem, mīlestība mājās, veselība, pareizs uzturs un atpūtas nepieciešamība, svētošanās, labdarība un daudz kas cits. Lai šīs liecības un tajā atrodamie garīgie un praktiskie padomi jūs iedvesmo un palīdz arvien vairāk tuvoties Dievam. Bez šīm jaunajām grāmatām esam sagatavojuši jums arī mazus jaunumiņus, jaunas grāmatzīmes un kartītes ar ziediem un vārdiem no Bībeles. Atgādinu, ka mūsu veikalā varat iegādāties arī apsveikumu kartītes un magnētiņus ar tekstiem no Dieva vārda, kā arī spēles bērniem, pildspalvas un citas mazas dāvaniņas. Patmos jaunumu apskata noslēgumā aicinu nedaudz ielūkoties žurnāla Adventas vēstis māja numurā. Žurnāla tēma ir depresija un Dieva dziedinošais spēks. Rakstā viņš saprot depresijas nomāktos mācītājs, 7. dienas adventistu Latvijas drauģu savienības veselības nodaļas vadītājs Āgris Bērziņš
aplūko gan depresijas simptomus un cēloņus, gan arī atklāja, kurš ir mūsu lielais ārsts. Tas ir Jēzus, kurš ir izgājis cauri visam, kam ejam cauri mēs, un kurš cilvēka miesā būdams bija pakļauts tiem pašiem riska faktoriem, kādiem esam pakļauti mēs. Ģenētiskai iedzimtībai, nelabvēlīgai sociālajai videi mazajā Nāceretes ciemā, par kuru Nātanēls jautāja, vai no tā var nākt kas labs. Ēstkāres un apreibināšanās kārdinājumam tuksnesī un pie krusta. Viņš piedzīvoja attiecību iziršanu, viņš izjuta, kā tas ir, kad draugi tevi pieviļ, un cik ļoti sāp tuva cilvēka nodevība. Grāmata Laikmeta ilgas atklāja šādu kopsavilkumu. Visos pārbaudījumos mums ir drošs palīgs. Viņš nepamet mūs vienus cīnoties ar kārdināšanām, karojot ar ļaunumu, lai nastas un bēdas mūs beidzot nospiestu. Lai gan tagad viņš ir apslēpts mūsu mirstīgiem skatam, tomēr ticības auss var saklausīt viņa balsi sakām: es biju miris un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam. Es esmu panesis jūsu bēdas, piedzīvojis jūsu cīņas, stājies pretī jūsu kārdināšanām. Es pazīstu jūsu asaras, arī es esmu raudājis. Es zinu bēdas, kas ir par dziļām, lai tās uzticētu kāda cilvēka ausī. Nedomā, ka tu esi viens un atstāts. Ja arī tu ciešanās neatrodi nevienu atsaucīgu sirdi virs zemes, raugies uz mani un dzīvo. Kalni atkāpsies un pakalni šaubīsies, bet mana žēlastība no tevis neatkāpsies un mana miera derība nešaubīsies, saka tas kungs, tavs apžēlotājs. Jesajas 54:10. Šo tēmu turpina arī rubrika pa Elenas Vaitas darbu lapusēm, kur atradīsiet stiprinājuma un iedrošinājuma vārdus no praviešu gara. Rubrikā vārds mācītājam jūs gaida Ainara Gaļa raksts Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, par to, kur atrodams vienīgais patiesais miers un drošība, bet sadaļā pa Bībeles lapusēm jūs gaida 5. lekcija ciklā Vairāk Jēzus ar nosaukumu Lūkšana ir atbilde. Vēl žurnāla numurā lasāmi vairāki atskata raksti un aicinājums ziedot Valkas dievnama jumta remontam. Jauniešu lapusītē uzzināsiet, kā atjaunot savu prātu un vidi pavasarī, bet bērniem sagatavota ļoti aizraujoša lasāmviela stāstā Dzīvi vai telefonu, konkursa temats par Eirāziju un tās iemītniekiem, sludinātāja atbilde uz bērnu jautājumu, kā arī pēdējais uzdevums konkursā Dievs visu zemi savās rokās tur. Protams, pavasars ir laiks, kad tā vien gribas tikt ārā saulītē, pastaigāt vai parosīties dārzā, bet atpūtas brīžos labs jūsu biedrs var būt iedvesmojoša garīga grāmata vai žurnāls. Gaidīsim jūs mūsu veikalā Rīgā, Baznīcas ielā 12. vai neklātienē mājaslapā www.patmos.lv. Mūsu jaunumi kā ar vien atrodami arī Facebook un Instagram. Lai jums svētīgs un atspirdzinošs laiks ar mūsu izdevniecības grāmatām. Uz redzēšanos! Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šodien studijā esmu aicinājusi divus mācītājus, Mīku Možēko un Normundu Ģipsli. Sveiki! Sveiki! Sveicināti! Zakarijas 4. nodaļā 6. pantā teikts ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Kā šo principu draudz var pielietot laikā, kad viss balstās uz stratēģijām un tehnoloģijām? Cilvēku nevar pārliecināt, uzbrukot viņam ar spēku vai ar kādu varu. Cilvēks izdara kaut kādu izvēli tad, kad tā nāk no viņa iekšējā sirds stāvokļa, un kad viņš pats personīgi apzinās, ka tas ir vajadzīgs. Un mēs varam lietot dažādus instrumentus, kuri aizsniedz cilvēkus, kuri teorētiski ir efektīvi instrumenti vai stratēģijas, tehnoloģijas un kaut kas tāds, un mēs varam cilvēkiem vēstīt ar šīm lietām un strādāt pēc labākajiem plāniem un izmantot labākos instrumentus. Bet galu galā tikai un vienīgi svētais gars ir tas, kad cilvēks sastopas ar to, kas viņam tiek piedāvāts, caur stratēģijām, caur reklāmām. Tikai svētais gars būs tas, kas cilvēkam palīdzēs ieraudzīt to un veidot viņā kaut kādu izvēli, kaut kādu rezonanci atsaucību pret to. Mēs varam izdarīt visu no sevis,
bet tas ir tikai instruments, tajā nav spēks. Spēks ir tur, kur cilvēks sastopas ar šo instrumentu, un tieši Svētais Gars tālāk to ņem savās rokās, vada un uzrunā un veido šo atsaukšanos. Es varu pievienoties un teikt, ka Kristus pats teica, ka bez manis jūs nenieka nespējat. Un es pat teiktu, ka mēs arī nevēlamies bez viņa neko darīt, jo mēs zinām, ka tikai uzticot Dievam, uzticot Svētā Gara vadībai, visas lietas tās patiešām izdosies pēc Dieva prāta, nevis pēc mūsu gribas, kura, kā mēs zinām, bieži vien ir kļūdīga, maldīga, un pat ja mums liekas, ka tie ir vislabākie nodomi, nesaskaņoti ar Dievu, tie tāpat nenesīs augļus un nebūs labu rezultātu. Apustuļu darbu grāmatā, kur ir aprakstīts vasaras svētku notikums, šeit ir rakstīts 1. nodaļā, 14. 15. pantā. Un tur nonākuši viņi uzkāpa augšistabā, kur mēdza uzturēties Pēters un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bartolomejs un Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls un Zelots Sīmanis un Jūda, Jēkaba dēls. Tie visi vienprātīgi palika kopā lūgšanās līdz ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un ar viņa brāļiem. Tanīs dienās Pēters piecēlies brāļu vidū, tur bija kopā ap 120 cilvēku sacīja. Brāļi bija jāpiepildās rakstiem, ko Svētais Gars runājis ar Dāvida muti par Jūdu. Mēs varam lasīt Bībelē, ka pirms vasaras svētkiem mācekļi vienprātīgi palika kopā lūgšanās. Un kāpēc vienotība un lūgšana bija tik ļoti svarīga pirms Svētā Gara izliešanās? Man tieši ir atvērts apustuļu darbu 5. nodaļas 32. pants, kur vēlāk šie paši apustuļi liecina. Un viņi saka, mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis tiem, kas viņam paklausa. Ļoti izšķirošs faktors bija tieši šī paklausība. Viņiem bija jāpaliek kopā, viņiem bija jālūdz, lai Dievs viņiem atklāja arī viņu nespēcību, viņu nevarību, jo Jēzus teica, jo jūs nesat vēl saņēmuši spēku, jūs bez manis tiešām neko nevarēsiet. Lūgšanas ir tas instruments, kas sagatavoja viņus tam, lai Dievs viņus varētu svētīt ar šo īpašo spēku. Es arī varētu teikt, ka Svētais Gars tiešām darbojas ar neredzamu, bet varenu spēku. Un Bībelē ir arī rakstīts, ka Svētajam Garam patīk iemājot cilvēkā, vadīt cilvēku, būt pie cilvēku, būt ar cilvēku. Ja es neesmu pazemīgs, ja es esmu savu ambīciju vadīts, ja man patīk konkurēt, ja es vēlos vienmēr izcelt sevi, esmu augstprātīgs, ja šāds spēks manī iemājo, tad es jau pirmkārt to nekad neatzīšu par Dievu spēku un otrkārt visus šos nopelnus, ko es šī Svētā Gara spēkā darīšu, es piesavināšos tikai sev. Līdz ar to es tiešām lūgšanu redzu kā vietu, kur mans kolēģis Normunds teica, kur mēs paziņojam savu sirdi, mēs izveidojam šo paliekošo atkarības sajūtu un vajadzību pēc Dieva. Un tad Dievs saka, mans spēks cilvēku nespēkā varens parādās. Mēs lūgšanā iegūstam šo nespēcību, kur Dievs viņu piepilda ar savu spēku. Un tad notiek liels un brīnuma pilns lietas tieši Svētā Gara vadībā. Es vēlētos jautāt, kāpēc vasaras svētki bija tik nozīmīgs brīdis agrīnajai draudzei? Un kādas pārmaiņas notika tieši mācekļos pēc Svētā Gara saņemšanas? Un mēs varam arī lasīt apustuļu darbu 2. nodaļā, no 1. līdz 6. pantam, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā, un piepieši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stiprs vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem,
un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvoja jūdi dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Jēzus bija atstājis savu mācību visai pasaulē. Šai mācībai bija jāizsniedz visa pasaule. Sākumā lokāli tā bija pie viņa mācekļiem un pietuvinātiem cilvēkiem ap viņa mācekļiem. Protams, arī pie tiem, kuri jau to dzirdēja, jo Jēzus tomēr arī daudziem sludināja un arī mācekļu sludināja. Bet joprojām ģeogrāfiski skatoties visas pasaules mērogā, tas bija tikai lokāli. Līdz ar to šis notikums, šī svētā gara izliešanās, manuprāt, bija vajadzīga primāri, lai šī tālākā vēsts viņa varētu aiziet tā kā pavasara uguns liesma sausā laukā. Lai šī vēsts aizietu pa visu pasauli, un, manuprāt, tiešām tas ir pats kristietības sākums. Šeit sākas kristietība, šī vēsts pārtop par pasaulē vislielāko, populārāko reliģiju. Jā, svētais gars ir tas spēks, kas lika šī vēstī izplatīties un kas deva pareizu virzienu, pareizi šo vēsti pasniegt, tieši tā kā Dievs vēlējās, un tas bija kaut kas neiedomājams, kaut kas pārdabisks, jo patiešām, ja mēs skatāmies vēsturē, mēs saprotam, ka būtībā ap 100 cilvēki pasludināja vēsti visai pasaulē, un tas ir tiešām brīnums, jo to cilvēki savā spēkā nekad nevarētu izdarīt. Un vasaras svētkos šis svētā gara lietus bija tas, kas deva šo pārdabisko, es gribētu teikt, pārcilvēcisko spēku šo vēsti nest tālāk. Šodien mums ir tikpat labi jāapzinās svētā gara spēks un svētā gara darbība mūsos, jo arī šodien, ja mēs ejam un daram kaut ko pēc sava prāta, tad tas nebūs tas, ko Dievs vēlas. Svētais gars iedeva ne tikai spēku, bet arī virzienu. Svētais gars deva īpašu dāvanu šiem Dieva kalpiem runāt tajās valodās, kurās runāja šie uz svētkiem sanākušie jūdi. Tā ir abrīnojama dāvana, bet noteikti ir jāatceras viena lieta, ka tās bija konkrētas valodas konkrētiem cilvēkiem, kurās viņi runāja un kuras viņi saprata. Nekādā gadījumā mēs šeit nepieļaujam domu, ka tās bija neartikulētas skaņas vai kaut kādas eņģeļu valodas. Jā, šajā vietā vienkārši Bībeles teksts skaidri pasaka, ka viņi dzird un viņi saprot. Un es arī redzu, ka svētais gars cilvēkā iemājo, tā sludināšana vairs nav tāda kā lekciju vadīšana vai kāda teoretizēšana vai tāda atstāstīšana vai tāda debatēšana, bet tiešām, kad cilvēks runā svētā gara spēkā un dievvvārda patiesību izpauž, tad tiešām viņš runā ar tādu garīgu autoritāti un izraisās bijība pret šo dzirdēto vārdu klausītājos. Principā, ja cilvēks runā svētā gara spēkā, šai vēstī Dievs iedod spēku, kura vada cilvēku uz reāli tālāk izvēli, izšķiršanos par labu Dievu. Vai svētais gars darbojas tikai šādos te īpašos brīžos, vai mēs varam piedzīvot arī mūsu ikdienas dažādās vajadzībās, situācijās, pat sīkumos? Jēzus teica skaistus vārdus. Viņš teica, es lūgšu Tēvu, un viņš pēc manis, Jēzus, dos citu aizstāvi, jeb svēto garu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Tātad ne jau tajās īpašajās ārkārtas situācijās, kur mēs pēkšņi Dievu gribam vai svēto garu piesaukt, lai viņš ir ar mums, bet mūžīgi. Tad ikdienā. Un visa dzīve sastāv no sīkumiem, no sīkām izvēlēm, no sīkām ikdienas lietām. Un mums visu laiku ir vajadzīgas
izšķirties par kaut ko. Mēs visu laiku kaut kur dodamies, mēs visu laiku esam kaut kur saskarsmē. Un, ja man nebūtu svētais gars, kurš man ikdienā dod šo kluso, mazo pamudinājumu, kādam piezvanīt, kaut kur piestāt, par kaut ko pēkšņi atcerēties, kaut kur savaldīties, vai kad ir jāpieņem kāds lēmums, kaut vai ikdienišķs lēmums. Mēs vienmēr piesaucam svētā gara vadību, un šī balss, mazā, klusais pamudinājums, šī balss, tā ir tā svētā gara balss, kur runā viņš uz mūsu sirdi un domām, un mēs no tā vadamies. Mazās lietas veido visu dzīvi palielam, visu dzīves gājumu. Apustuļu darbu grāmatas 1. nodaļā un 8. pantā Jēzus apsola šo svētā gara spēku, un viņš saka, bet jūs dabūsit spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un būsit mani liecinieki, kā Jeruzalemē, tā arī visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Kāda ir atšķirība starp cilvēciskiem talantiem, dotībām un svētā gara spēku kalpošanā? Tu jau pateici galveno vārdu – kalpošana. Tāda ir arī atšķirība. Svētā gara īpašais spēks ir dots Dieva cilvēkiem, kuri pasludina Dieva vēsti. Savus talantus, savas labās lietas mēs bieži izmantojam priekš sevis, mēs izmantojam savas reputācijas celšanai, savas varēšanas parādīšanai, lai gan arī tās lietas varam izmantot kalpošanā. Bet svētais gars ir devis dāvanas, kā Bībelē teikts, Kristus miesai par stiprinājumu, tātad draudzē par stiprinājumu, lai šis Dieva vārds varētu iet plašumā, lai labo vēsti par glābšanu varētu saņemt un sadzirdēt katrs. Tas ir tas galvenais. Tā ir tā galvenā svētā gara funkcija, ne tikai mums palīdzēt, ne tikai darīt, lai mums būtu labi, bet kalpošanai. Un šis vārds kalpošana, tas ir tas galvenais. Es esmu sastaps dažādus cilvēkus. Viens runā kaut ko, cits kaut ko runā. Ir cilvēki, par kuriem es varu teikt, viņš ir lielisks orators, viņam ir strukturēta uzruna, harizmātiska uzruna, tāda aizraujoša uzruna. Noteikti daudzi aplaudē šādam cilvēkam, kad viņš novada kādu semināru, saka, cik viņš ir talantīgs. Wow! Bet aiziet mājās, un šķiet tas wow, tur arī izbeidzās un sāks ikdiena un viss. Bet es arī esmu sastaps cilvēkus, kur ikdienā ir vienkārši pazemīgi, bet viņi citreiz runā kādas īpašas svarīgas garīgas domas, Bībeles izpēc nodarbībā vai no kanceles priekšas dievnamā. Pēc būtības tur nav nekas oratorisks, harizmātisks, profesionāls, bet klausoties šādus cilvēkus, šie vārdi iedziļ sirdī, viņi uzrunā, viņi vada pie domām, un tā vien gribas teikt, kungs, es gribu mainīt savu dzīvi. Šeit parādās tā atšķirība, kad cilvēks lieto tikai savus talantus, dotības un savu spēku, bet no otras puses ir tāds, kurš jūtas vājš, nespēcīgs, sev vispār neizceļ, bet svētais gars caur viņu izdara kaut ko vairāk nekā tādu, kur to darītu profesionāls un paļautos tikai uz savu spēku. Un, ja jūs apsolīju, jūs saņemsiet spēku, tas ir ļoti interesanti, šis vārds spēks, viņš no ordināla valodas grieķu valodā skan dinamis, kuru mēs esam transformējuši šo vārdu kā dinamīts. Jēzus mums cilvēkām apsola dinamītu, kaut ko tādu, ar ko mēs varam pārvarēt jebkuru pretestību, jo parasti mēs dinamītu lietojam, lai pārvarētu pretestību, tur kalnus, jebko citu. Šis ir tas spēks, ko Kristus apsola tiem, kas vēlas pastāvēt par patiesību un kuri vēlas šo patiesību nest šīm pretestības pilnām, cietsirdīgajām sirdīm. Bez šī dinamīta, kas mums ir no Jēzus jāizlūdz, mēs neaiznesīsim.
Mēs varam būt profesionāli, darīt pēc labākās stratēģijas, pēc labākajiem rīkiem, tehnoloģijām, bet ja šajā visā nav šis izlūgtais Jēzus dinamīts, viņš nesalauzīs cilvēku sirdi, jo Bībelē saka, ka cilvēka sirds, miesīgā sirds ir cieta, akmens sirds. Tur jābūt šim dinamītam, lai viņu veidotos par miesas sirdi un pieņemtu patiesību un nodotos Jēzum. Pāvila vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā, šeit 22. un 23. pantā ir teikts, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Kāpēc Bībele vairāk uzsver rakstura augli nekā pārdabisks izpausmes? Manuprāt, Bībele uzsver abas lietas vienlīdzīgi. Sākumā mēs pievērsāmies šīm svētā gara pārdabiskajām izpausmēm tādā kontekstā, kad, mēs teiktu, notiek Dieva brīnumi, notiek kaut kas neredzēts, iepriekš nepiedzīvots. Bet Bībele arī atklāja svēto garu kā kaut ko tādu, kurš maina cilvēku raksturu, kurš mūsu dzīvi, mūsu raksturu dara līdzīgi Jēzus raksturam. No vienas puses jau skatoties, tas ir kaut kas ļoti nepamanāms, neizteikts, tas nav nekas pompos, varants, bet, manuprāt, tas ir vēl lielāks brīnums, ka cilvēks kļūst līdzīgs Jēzum, tikai tāpēc, ka viņā mājo svētais gars, kurš viņu veido. Es teiktu, ka šeit iet runa jau ne tikai par to spēku, kas liek izskanēt vēstī, bet par to pārvērtības spēku, kas nes augļus, un šie augļi kļūst redzami cilvēka dzīvē, cilvēka raksturā, cilvēka uzvedībā, cilvēka būtībā. Bībele saka, tas ir jauns radījums. Kad Kristus iemājo ar savu garu cilvēkā, tas ir jauns radījums, un viņš nes augļus. Un šie ir tie gara augļi, jo Kristus teica, pēc augļiem jums būs koku pazīt. Un mēs arī cilvēku redzam, ka mēs varam pazīt pēc augļiem, pēc šiem gara augļiem. Un tā ir tā raža, ko nobrīdina, ko izaudzē, ko ienes svētais gars. Jā, laikam tādēļ arī tik daudzreiz mēs esam gan dzirdējuši, gan varbūt paši savā dzīvē to piedzīvojuši, ka ir tā kā divi cilvēki. Viens cilvēks, kurš bija pirms atgriešanās, un tad otrs cilvēks, kurš izkāp no kristību ūdeņiem, piedzim no jaunai dzīvei kopā ar Dievu, un tad svētais gars viņu pārveidoja, un tas raksturs pārveidojās, un pārveidojās visa dzīve. Apustuļu darbu grāmatas 2. nodaļā no 44. līdz 47. pantam šeit ir atspoguļots, kas tad notika ar apustuļiem, ar šiem Jēzus mācekļiem, kā viņi turpināja dzīvot savu ikdienas dzīvi. Un 44. pants skan šādi. Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Viņi mēdz ikdienas vienprātīgi sanākt svētnīcā, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā tautā, bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Kas mūsdienu draudzē visvairāk pietrūkst no šīs agrīnās draudzes pieredzes? Šeit es redzu draudzi, kur ir kā ģimene, kurā kopīgi fokusējas uz šo evaņģēlija pasludināšanas mērķi. Ģimene, kur ir nolikusi malā visas savas personīgās ambīcijas, savus personīgos plānus, kaut kādas strīdus, jo viņi ir nodevušies šai misijai. Manuprāt, nav viegli atrast šādu draudzes ģimeni. Es nesaku, ka tādas nav,
Bet mūsdienās draudze bieži vien ir kaut kas tāds, kur cilvēks vienkārši atnāk, lai uzņemtu Dievu vārdu. Bet labākajā gadījumā viņš sāk kaut ko kalpot, kādu programmu veidot, kaut ko tādu, bet bieži tas aprobežojas tikai ar to vienu dievkalpošanas dienu. Bet šeit es neredzu, ka viņi pulcējas vienu dienu. Šeit es redzu, ka nav dienas, kad viņi nebūtu kopā, ka tas ir dzīvesveids. Man liekas, tas mūsdienu kontekstā ir kaut kas, man šķiet nedaudz nereāls, bet jā, galvenais, lai ir šis ģimeniskums un tur nav savas ambīcijas. Bībele raksta, bija dažiem savas ambīcijas, un tur Dievs arī skaidri norādīja. Tās ir jāliek malā, nav jāienes kaut kādas viltības vai tam līdzīgi, bet ģimeniskums un tāda nodošanās, man liekas, tas ir pēc kā mēs ilgojamies. Pirmais, ko es saskatu šajos pantos, ir tāds patiesums. Nevis tāpēc, ka ir kaut kas jādara, bet tur ir teikts, viņi bija kopā ikdienas, pats par sevi saprotams. Viņi to vēlējās, kad viņi bija saņēmuši šo Kristus glābšanas vēsti, kas gan vēl var būt svarīgāks par šo, kas gan vēl var būt labāks par šo. Viņiem likās, ka viss pārējais jau ir kļuvis nesvarīgs. Un draudze patiešām bija tā vieta, kur viņi vēlējās būt. Un kā tālāk teikts, pamatojoties uz šiem augļiem, ko šie cilvēki, šī draudze kopā nesa, Dievs viņiem varēja uzticēt vēl un vēl un vēl jaunus cilvēkus, jo viņi bija tā vide, kurā šos cilvēkus varēja iedēstīt, lai viņi augtu. Joēla grāmatas 3. nodaļā šeit ir rakstīts no 1. panta. Lasu Joēla grāmatas 3. nodaļu no 1. panta. Un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu un radību, un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas. Jūsu vecie redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Arī pār kalpiem un kalponēm es izliešu tais pašās dienās savu garu. Kā jūs saprotat vēlā lietus apsolījumu Dieva draudzei? Jā, tas agrais lietus, tas bija tas lietus Palestīnā, kas ražu uzdiedzēja, un vēlais lietus, kad nāca, tad viņš šo ražu nogatavināja, nobriedināja, darīja gatavu pļaujai, gatavu novākšanai. Mēs tā arī uztveram, ka šis īpašais svētā gara vēlais lietus būs tas, kas savāks, kas nobriedinās šo ražu, kuri bija saņēmuši šo Kristus vēsti, šo dzīvo ūdeni, šo lietu svētā gara, kuri būs auguši, kuri būs dīguši, brieduši, un tajā brīdī, kad izliesies šis gars īpašā veidā, īpašā spēkā, raža būs savākta, un tā būs tā lielā raža, kuru Dievs savāks saviem apcirkņiem. Daudz šajā pasaulē ir dzirdējuši vēst par Jēzu, nav šaubu, pat ļoti daudzi. Jo tuvāk ir viņa nākšana, ir vajadzīgas šīs personīgās izšķiršanās. Un ir daudz arī cilvēku, kuri pat nav, tomēr ir arī daudz, kuri nav dzirdējuši. Un šī vēsts ir jāiznes pie viņiem. Bet tur mēs sastopamies ar milzīgu pretstību, ar citām reliģijām, ar politisko iekārtu, kur maz misionāri šobrīd var kaut ko veikt. Tāpēc mēs ceram uz īpašu pārdabisku Dievu spēku, lai viņš var izliet pār tiem, kuri grib to darīt ar visu savu sirdi un dvēseli, un sākt arī aizsniegt šīs vietas, kurās evaņģēlijs vēl nav izplatījies, jo katram ir jāizdara izvēle. Un kā mēs varam izdarīt izvēli, ja mēs nezinām, ko izvēlēties? Jēzus mācība ir skaidra, pilnīga, un tā daudziem cilvēkiem ir jādzird. Jo Jēzus teica tādu interesantu pantu, viņš teica, man ir savas dažādās kūtīs. Nav noslēpums, ka mēs varbūt dažādas konfesijas Bībeli interpretējam citādāk. Un ir patiesi cilvēki katrā vietā. Un ja Jēzus kādam gribēs kādu aizsniegt, kādam kaut ko papildus pavēstīt, vai tieši otrādi pateikt, ka kaut kas nav bijis patiesi, bet ka vajadzētu šādi, šeit arī darbosies šīs vēlā lietas izliešanās pār cilvēkiem. Un galu galā arī atklāsmes grāmatā ir pieminēta tāda Bābele, kura apdzirda
cilvēku ar vīnu, kurš apreibina. Simboliski mēs saprotam, ka tās ir maldu mācības. Un Atklāsmes grāmatas 18. nodaļā ir skaļš sauciens: izejiet no viņas vidus. Lai viņi varētu nākt pie šīs tīrās patiesības, ar kādu mācekļi vasarsvētku dienā devās pie cilvēkiem. Lai šī vēlā lietas izliešanās palīdz izsaukt šo pēdējo saucienu, pēdējā iespēja cilvēkiem izšķirties pirms nāk tālāk Atklāsmes grāmatā minētie dusmu kausi. Līdz tam laikam ir jāizšķirās. Un tad Jēzus uzreiz nāks, tā kā vēlais lietus iet tiešā mērā arī ar skaļo pēdējo saucienu, nāks spēks no debesīm, vēlais lietus, un atkal būs cilvēki, kuri ies, un tā būs, manuprāt, grandioza evaņģēlija pasludināšanas kustība. Atvadoties, es vēlos lasīt no Cakarijas grāmatas 10. nodaļas 1. pantu. Lūdziet tad no tā kunga vēlīno un agrīno lietu, un tas kungs sabiezinās mākoņus un dos pietiekami daudz lietus visiem augiem laukā. Lai tiešām Dievs mūs uzrunā un vada mūs ar dedzīgu lūgšanu garu, lai mēs varētu izlūgt gan agrīno svētā gara lietu, gan arī vēlīno. Āmen. Amen. Amen. Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17. Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!